Šī būs ļoti īpaša praksa, meditācija. Mēs pārprogrammēsim programmu, ka uz vīrieti nevar balstīties, ka trāpās tikai vāji vīrieši, tādi, kuri neuzņemas atbildību vai kuri nav nobrieduši. Es vēlos, lai tu iekārtojies tā, lai tev ir iespēja fiziski atslābināties, atbalstīt savu muguru vai plecus un lēnā garā ieraugi sevi maziņu. Stāv maza meitenīte, un viņa stāv pārāk stalta, pārāk taisnu muguriņu. Iespējams, pat viņas pleciņi ir piepacelti, jo jau tagad viņa zina, ja viņa būs vāja, ja viņa atslābs, iespējams, neviens viņu nepārtvers, nepaķers. Viņa jau ir pieradusi turēties taisni. Un iespējams viņa skatās apkārt, un tas, ko viņa meklē apkārt, nav mīlestība. Viņa meklē balstu, kur var izelpot, kur var mazliet atslābināties kontaktā ar šo cilvēku. Taču pieaugušie ir aizņemti, un maza meitenīte pieņem lēmumu. Es pati, visu pati. Un mazais ķermenīts paliek smags, un mazais ķermenītis pierod šādi dzīvot, šādi augt un šādi tikt galā ar dzīvi. Un tagad ieraugi, kā meitenītes tūmā parādās vīrietis. Vīrietis ir mierīgs, viņš nedara nekādas straujas kustības. Viņš ir silts, pārliecinošs. Viņš neko nepieprasa. Viņš nepienāk no priekšpuses, lai viņu nobiedētu. Viņš pienāk no sāna un nostājas. Un iespējams viņam netic, un iespējams viņa nemaz negrib vēl šo kontaktu, taču viņš turpina stāvēt. Viņš var stāvēt ilgi, un viņš var izturēt ilgi, un varbūt viņš apsēžas viņai blakus un vienkārši klusē. Un jo ilgāk viņš sēž viņai blakām, jo vairāk no viņa plūst drošība. Viņš ir stabils, viņš ir stiprs, un viņš ir tas balsts, kas tevi var pieturēt, kad tu beidzot atļausies atslābt. Un lēnā garā no tava ķermeni iet prom spriedzi. Ķermenis sāk noticēt, ka viņš var sevi neturēt. Kā šajā dzīvē kāds beidzot var stāvēt man aiz muguras, un, ja gadījumā es gribēšu atslīgt, mani kāds ļoti droši noturēs, saķers un neko neprasīs pretī. Un viņš atradīsies man aiz muguras, un viņš man neatņems manu spēku. Gluži otrādi, viņš manu spēku pastiprinās. Tu vari būt jebkāda, tu vari būt arī vāja un ievainojama un nogurusi un emocionāli. Es izturēšu.
Un lēnā garā šāda vīrieša figūra pārceļās uz tavu sirdi un pārvēršas par tavu ideālo iekšējo tēvu, kurš ir drošs, pārliecinošs. Un turpmāk šo pasauli, šo dzīvi, šo ikdienu tu vari izdzīvot ar kādu kopā. Tev tas vairs nav jādara tikai pašai. Es tev aicinu šobrīd dziļi ieelpot un izelpot un skaļi. Vai pie sevis atkārtot. Man ir uz ko balstīties. Man vairs nav jātiek galā ar visu vienai pašai. Es ticu, kā ar vīrieti var būt droši. Es atļauju savu atbalstu. Es atļauju sev vīrieti, uz kuru var balstīties. Ir droši paļauties uz vīrieti. Es atļauju kontrolē mazināties. Es atveros attiecībām, kurā ir daudz atslābuma un paļāvības. Es izvēlos attiecības, kur mani var balstīt. Lai top.